Kuldīgas ebreju kopienas saknes sniedzas 17. gadsimtā, kad pilsētā sākušas dzīvot pirmās ebreju ģimenes, kas nodarbojušās ar tirdzniecību. Kopienai plaukstot 19. gadsimta beigās, laikā, kad tika celta sinagoga, ebreji veidoja 26% Kuldīgas iedzīvotāju. Lielās sinagogas komplekss sastāvēja no 3 ēkām – sinagogas, lūkšanu nama un kapličas. Man izpildies 13 gadi, tā žīdiem tiek iesvētīts puišeļi. Tur iesvēti tā, kur tagad būs biblioteka, tur bija dievpakalpojumi tikai svētkos, bet darbdienās un tā arī sestdienās, svētdienās rituāli notika lūkšanas namā. Bet 1941. gadā tieši sinagoga kļuva par ebreju slazdu. Kuldītnieks Henriks Bergers, kurš tolaik bija pusaudzis, atceras, ka bojā gāja visi viņa ebreju draugi. Un tanī laikā šeit jau skaitījās šis rajonis, te Ventspils iela un Liepājas iela daļa ebreju rajonis faktiski, un Smilšu iela sevišķi, jo Smilšu ielā bija ebreju skola arī. Kuldīgā ienāca vācu karaspēks 1. jūlijā. Un tā kā es dzīvoju arī ebreju mājā, apakšā dzīvoju arī ebrejs ar bērniem, ar ģimeni, un pēkšņi pavēle, kad viss ebrejs mobilizē, palīdzēt laukdarbos. Jābrauc ārā, būs sapulcēšanās vieta, vai šeit bija kultūras nama mūsu bijušā, vai šeit bija. Un vairākās vietās, kur sapulcināja visus ebrejus tanī laikā, visiem maziem bērniņiem, visas mājas, tas ir dzīvoklis aizplombēja ciet, uzlika stempeli zīmogu virsū un visus izsūtīja ārā lauciniekiem. Un es skatos pēc kādu mēnesi apmēram, kas bija varbūt augusta beigās vai kā, skatos, kad es te iznācu uz Smilšu ielu ārā, uz Ventspils ielu, skatos, kad nāk vesela armija cilvēku. No Liepājas iela pagriežās, un arī no Smilšu iela. Viņi laikam uz 2 pusēm, kā tur bija sadalījušies. Un nāk līdz apsardz, abās pusēs apsardz, un nāk vesela grupa ar maziem bērniem, ar visu, un es skatos, ko viņi dara zem iekšā šeit sinagogā. Viena diena es skatos, piebrauc tā saucamās melnās bertas, un noskaidrojās, ka tos ved šaut. Un tā šaušana notika katru dienu. Katru dienu piebrauc mašīna, katru dienu cilvēks ņēma, un vairākas dienas tas bija, un paši pēdējie palika nespējnie. Bet tas bija briesmīgi, jūs nevariet iedomāties kā mazs bērns, ka šitā, es nevaru to, man gandrīz jāraud tā, ka es iedomājos. To es nevaru iedomāties, kā notika. Kad sinagoga bija palikusi bez saviem cilvēkiem, vācu karaspēks tur ierīkoja pārtikas glabātavu, savukārt pirmajos padomvaras gados tur bija graudu noliktava. Lūkšana nams bija pārvērsts par garāžu, ar laiku bēniņu stāvā iebūvēts mūzikas skolas klases. Kara beigās sinagogas interjers vēl bija tikpat kā neskarts, līdz 20. gadsimta 50. gadu beigās to pārveidoja par kino teātri. Ieejas durvis ierīkoja altāra vietā. Kaļot sienu, te atrasts dokuments, kurā senebreju valodā aprakstīta nama izcelsme. Pārbūves rezultātā sinagoga iegūta 3 stāvus. Tomēr ar laiku pierādījās, ka kino teātris ar 450 skatītāju vietām mazpilsētai bija ekonomiski neizdevīgs. Pēdējais seans notika 2003. gadā. Kopš tā laika ēka stāvēja tukša, ar visām no tā izrietošajām sekām. Laika zobs pamazām sabojāja tās apmetumu un jumtu konstrukcijas, vandāļi izcita logus. Sinagoga bija tukša un lieki piebilst, ar savu izskatu neizdaļoja vecpilsētu. Ēku komplekss piederēja pašvaldībai un bija jādomā, ko iesākt ar šo smago mantojumu. Padoms lūgts arī ebreju draudžu kopienai. Līdz nolēmts te pārcelt no ārpus pilsētas centra esošo galveno bibliotēku, bet lūkšanu namu izveidot par izstāžu zāli. Atrisināt vairākas pilsētas problēmas vienlaicīgi. Pirmkārt, tas, ka mums pilsētā tiešām akūti nav mūsdienām atbilstoši moderna biblioteka, un otrkārt tas, ka šeit pilsētas vēsturiskajā centrā šāda te respektabla vēsturiska ēka faktiski iet bojā. Projekta pieteikumu par sinagogas ēku kompleksu pārbūvu toreizajā Kuldīgas dome reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā iesniedz 2008. gada rudenī. Arhitekti piedāvāja bibliotēkas veidolā atspoguļot 3 kultūrslāņu mijiedarbību, saglabāt vēsturisko celtnes garu, neizslēgt padomju pienesumu,
kā arī ēkai pievienot mūsdienu saturu. Diskutējot Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā, nonācām pie slēdziena visi kopā, ka ir jālikvidē destruktīvie uzslāņojumi. Tas ir, respektīvi, iebūvētā ieeja altāra vietā, kā arī lūkšana namā izbūvētās garāžas durvis. Altāra vietā iekārtot piemiņas ekspozīciju uzņēmusies ebreju draudžu kopiena. Sinagogas rekonstrukcijas laikā reizi pa reizē tajā viesojās arī Latvijas ebreju kopienas pārstāvi. Viena no tādām bija 2010. gada jūlijas, lai aplūkotu nesen lūkšana namā atklātos jūgendstila sienu un griestu gleznojumus. Tie gaidījuši savu brīdi zem kvēpu un putekļu kārtas. Tā vienīgā siena, kas ir vislabāk saglabājusies, tie būs restaurēti un eksponēti tā, lai visi varētu redzēt, kā tie slāņojumi tur ir gājuši, bet visā pārējā ēkā tiks kopēts tas, kas tur kādreiz sākotnēji ir izpētīts, tās būs visas kopijas virsū. Svinīgais brīdis, kad bijušās ebreju sinagogas pamatos tiks iecementēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paudzēm, sākās tieši ar ebreju tautības komponista Džordža Geršvina skaņdarbu. Kapsula tiek guldīta jaunbūvējamās piebūves pamatos, kas galveno ēku, celtu 1875. gadā, savienos ar agrāko lūkšanu, jeb mazo sinagogu, celtu 1862. gadā. Latvijas ebreju draudžu kopienu padome ir gandarīta, ka bijušās sinagogas ēkā tiks izvietot tieši biblioteka, jo grāmata un izglītība ebrejiem vienmēr ir bijušas nenoliedzamas vērtības. Pārbūves laikā atklājies vēl viens pārsteigums. Celtnieki atraduši fragmentus no speciālajām ebreju lūkšanu grāmatām. Atradums nogādāts Kuldīgas novada muzejā. Man kaut kas jāstāsta. Ar baltiem cimdiem uzmanīgi muzeja direktora Dāca Bumbiera mums rāda atrastos fragmentus. Tie piepulcēsies liecībām, kas jau ir muzeja krājumā. Vadītāji atzīst, to nav daudz, tāpēc par šo atradumu ir prieks. Viņas ir notīrītas, viņas bija ļoti netīras. Šobrīd viņas tiks ieliktas apstākļos, kas viņiem neļauj tālāk bojāties. Viņas ir arī salīdzinoši jaunas, viņš ir kaut kāds 20. gadsimta sākums. Spiežot pēc sākuma, viņš ir drukāts un pēc numerācijas viss. Viņas noteikti paliks muzeja krājumā. Mūsu muzeja krājumā jau glabājās dokumenti ebreju valodā, mums ir sen ebreju valodā vēstījums par sinagogas celtniecību 1875. gadā. Noteikti šie dokumenti pierindosies klāt. Atradēji bija būvnieki tad, kad viņi demontēja esošās kapličas griestus, lai tur iekārtot vietu vēntu agregātu iekārtām un atrada šo te brošūru, ko jūs tur varētu apskatīt, ko tikai zinātājs var iztulkot un kurš saprot, kas tur ir rakstīts. Muzeja ebreju Latvijā direktors Ilja Ļenskis, izpētot ebreju valodā rakstītos grāmatu fragmentus, stāsta, ka tajos ir lūkšanas dažādām dienām un svētkiem. В 2011. gadā tika atzīmēta ebreju kopienas Latvijā 450. gada diena, tāpēc jūlijas sākumā, kad atceras genocīdu pret ebreju tautu, daudzo pasākumu ietvaros pārstāvi no dažādām vietām viesojās arī Kuldīgā. Viņi gan apskatīja, kā sinagoga pārto par bibliotēku, gan iepazinās ar jau savāktajiem materiāliem par Kuldīgas ebrejiem. Muzeja ebreju Latvijā direktors Ilja Ļenskis jau iezīmēja, kādas varētu būt ekspozīcijas aprises bijušā altāra vietā. Viņi būs it kā sadalīti divās daļās. Apakšējā daļā, apmēram redzamības zonā, būs ekspozīcija. Lielā mērā tas varbūt tur būs tās fotogrāfijas, kuras jūs šodien redzēt, arī citas un arī citi dokumenti tur būs, kas vēstīs par Kuldīgas ebreju vēsturē. Otra daļa, mēs domājam par kaut kādu iespēju
atveidot vai attēlot to Toras šķirstu, lai tas atgādinātu, bet lai ne īpaši izceltos, lai tas nebojātu ēkas kompozīciju. Kuldīga ir unikāls piemērs, kad izveidojas vienreizējas sadarbības starp Kuldīgas novada vadību un ebreju kopienu, kā apsaimniekot, kā izmantot, pareizi izmantot un labi, lai visiem ir no tā gan gandarījums, gan ieguvums. Kopš 1920. gada bibliotēka ir 6 reizes mainījusi savu atrašanās vietu. Bibliotēkas pastāvēšanas 90 gadē beidzot īstenojas sapņi par gaišām un plašām telpām, un darbinieki cer, ka šī brīža lasītāju skaits 3870 jaunajā mājvietā kļūs daudz lielāks. Šobrīd fonds ir 50 000 un atvedām viņu 900 maisos iepakotus, saka Kuldīgas galvenās bibliotēkas direktore. Iekārtošanās darbs rit pamazām, katrai grāmatai sava vieta, savs izkārtojums arī nodaļām, lai apmeklētājiem ir pēc iespējas ērtāk. Mūsu bibliotēkā ir klāt nāk jau tā var teikt pilnīgi jaunas funkcijas, jo mēs apsaimniekosim ēku kompleksu un mājā, kurā agrāk bija lūkšana nams, atradīsies izstāžu zāles, konferenču telpas un attiecīgi tās būs intensīvi jāizmanto un jāapsaimnieko. Šī ēka mums uzliek noteikts pienākums arī. Un tāpēc mēs esam nolēmuši arī iedzīvināt ebreju piemiņu. Mēs veidosim krājumā īpašu nodaļu par ebreju vēsturi. Un tad jau lielais brīdis ir klāt, ka 2011. gada 22. augustā Kuldīgas novada galvenās bibliotēkas durvis vēra pirmie apmeklētāji. Svinīgajā reizē maize un sāls un laba vēlējumi darbiniecēm no ikviena apmeklētāja. Vispār diezgan mājīgi. Šausmīgi patīk šeit. Tā viss tāds sakārtots, tāds viss var atrast. Un tāds kā gandrīz katru nedēļu mums vienreiz jāatnāk ir. Vēl apjuku. Bet būs, ka nāk kā pils. Tur bija tāda padomi nostūrī. Ir tiešām gandarījums un prieks un laimes sajūta par to, kad Gaismas pils ir tapusi Kuldīgā, kad ir cilvēki tik skaisti centušies. Dziedājam, dejoja līdz vēlai naktī, kas mēs Kuldīgā kādas dasas. Šī ir pirmā reize, kaut kā līdz šim bija pietiekoši literatūra mājās, bet tagad, pat cik ir viss tāds jauns un skaists, tad jāierāda bērniem ceļš. 2 reizes foršāk, tāpēc, ka man patīk tas, ka te ir tas stikla sienas, 3. stāvē, te arī lielāks telpas arī ir. Pirmā darba diena ar bibliotēkas apmeklētājiem bija satraucoši arī pašām darbiniecēm. Pagaidām vēl ļoti tādi bailīgi ir, jo kā nekā tādas telpas, tas kaut kas tāds, vienreizējs Kuldīgai. Iepazīstās, un gan jau būs arī citu dienu gaidīsim. Tad būs drošāki, un mēs paši arī esam tādi satraukti. Uz veco bibliotēku prāts nemaz nenesās. Šai bibliotēkai ir uzticēta arī metodiskā vadība pār 27 mazākām bibliotēkām Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novados. Vēl priekšā piemiņas ekspozīcijas altāra vietā izvietošana, vēl turpinās būvniecības darbi lūkšana namā, kur atradīsies izstāžu zāle. Tie tiks pabeigti rudenī, bet var droši teikt, ka Kuldīgas Gaismas pils ir atvērta ikvienam. Ēku komplekss pārbūve izmaksājas 1,5 miljonu latu, lielākā daļa līdzekļu gūta no Eiropas reģionālā attīstības fonda.